tām dāvanām. Es teikšu, un es mācītiešu Gunstantu. Mīlu tevi, cienu tevi, lūdzu par tevi, esmu pateicīgs Dievam par tevi. Te grūti vispār stāvēt tā. Zini, kas te ir? Es parādīšu. Ierādi. Uzreiz tāds kārdinājums, stāv un kārdinājums. Un grēkus atgādina uzreiz, arī grēkus atgādina uzreiz. Vienas kādus grēkus? Padomu laikā konfešu kartes nebija šitā iepakotas. Viņām bija tāds, atcerieties, tikai tā pa vidu tāds, pāri tāds. Vienu reizi manai mātei kāds uzdāvinājās bija konfešu kartes, un padomu laikā tas bija tāds retums. Nu, tā nebija tā viegli nopērkams laimes, un mēs sakā klusiņām to stūrīt tā uz augšu, rodas viņu iekšā, un kaut kā bija gadījās, ka es vienu, divas, bet visas bijām izvilkušā. Es atceros, kaut kā ciemiņi atnāca, un es skatos māti, viņiem konfešu kasti. Lai nekāzina vēl tevs. Un tukšs, tur bija tukšs, tāds piedzīvojums no manas bērnības. Jā, bet paldies Dievam, ka ar Dievu nekad nav tukšs. Nekad nav tukšs. Nav tā, ka mēs visu izņemam laukā un vairāk nekā nav. Vairāk nekā nav. Un ziniet, reizēm mēs nākam pie Dieva un mēs domājam, ka viņš tāpat iepakots kā šitā konfeskāta. Nu nekā nevar tikt klāt. Mums liekas, mums Dievu vajag tik ilgi meklēt, tik ilgi spiesties, tik ilgi saukt, tik ilgi brēkt, tik ilgi. Un viņš vienkārši tagad gaida, un tas mērs ir pilns, un tad viņš sevi atklās. Nē, Dievs ir daudz gribošāks, es tā varētu teikt, atklāt sevi un pieskarties mūsu dzīvēm, izliet sevi mūsu dzīvē, nekā mēs viņu meklēt. Viņš ir daudz aktīvāks. Un arī par draudzēm, domājot šeit Dobelē esot, es neatceros, kad es te biju, bet es zinu, ka lielais Vinī vēl nebija. Gadu atpakaļ. Gadu atpakaļ gadasvētkos, ja? Jā, nē. Nē? Gadasvētki nebija? Bija. Tavu bērni iesaistīja, es nezinu, man liekas, ka bija gadasvētki, ka es ieraudzīju sevi tur bildē un stāvēja, teikšu, pazuda vārds, ne tikai tev pazuda vārds. Stāvēja Stepans mācītājs. Un arī blakā, man liekas, tā kā vēl arī ar puķēm, ja? Un es kaut kur tur fonā biju, laikam gadasvētki bija. Prieks jūs redzēt visus, no sirds sveicu jūs 5 gadu jubilejā. Un ir pateicība un žēlastība, kad mēs varam būt, kā mācījās Stepans teica, ka mēs varam būt Dieva darba biedri un redzēt to, ko Dievs dara. Kaut bīskaps jau pieminēja Viestrādnieks. Kāds tu viestrādnieks? Bībeles līdzstrādnieki. Dieva valstībā nav viestrādnieki. Vienīgais vēlns varbūt ir viestrādnieks, jo viņš kā mūsu ar grūtībām nāk virsū un tad mūs dzem tuvāk Dievam. Rezultātā vienalga labi sanāk, ja? Bet pārējie visi ir līdzstrādnieki, ne viestrādnieki. Un pat Nātans atbraucot nav viestrādnieks. Tas ir viens Dieva nams un Dievs ceļ savu draudzi. Un viņš pieminēja Dēvidu Lukarsonu pravietojumu, un es to reizēm domājām, es lūdzu, un tieši šis laiks, kad 12. gads iet jau 4. gadā bija šis pravietojums, un mēs reizēm domājām, kur tas ir. Bet tad, kad mēs runājām par šīm draudzēm, kas ir atjaunots, kas ir, un es teikšu, jūs esat daļa no šī pravietojuma. 5 gadu atpakaļ. 10 gadu atpakaļ Dievs runā, 12 gadu atpakaļ, es atjaunošu vecās postu vietas. Viņi uzcels, kas agrākos laikos sagrauts. Un Dievs teica, ka tur, kur kaut viens cilvēks ir locījis ceļus, kur ir lūdz, kur kādreiz ir bijusi draudze, Dievs, kas no jauna uzcelšu savu draudzi. Es atjaunošu to. Tas ir tas, ko Dievs dara šeit, šajā draudzē, šajā vietā. Dobele ir no 20. gadiem Latvijas valsts vai draudžu kartē. Šūpulis, tieši tā, jā. Šeit, Auca, Dobele, Jelgava, jā, šīs te vietas, kur tas sākās. Vispār Zemgale ir ļoti laba lieta. Jā, Ērika šeit man nepiekritīs, bet Zemgale ir ļoti laba lieta. Prezidents nāk no šejienes, jā. Pastieties, vasaras vai draudzes sākās Zemgalē, jā. Brīnišķīga vieta. Jā, brīnišķīga vieta. Un Dievs dara to, tukums, jā, citas vietas. Un Dievs, pēc tam, kad mēs lasām tālāk, Dievs šajā Iesaijas 61. nodaļā, viņš runā par to, kad nāks, kad sveši ļaudis ganīs mūsu lopus un svešinieki būs jūsu arāņi, jūsu vīna dārznieki. Es atceros, ka Dēvids Lukarsons teica, ka nāks cilvēki no pasaules. Un mēs domājam par Aucu, ir Salacgadījuma, zvanīja no Ikšķilas, ir grupa, kas pulcējas 4 gadus kopā, mājas grupa un citīgi lūdz, lai tur būtu vasaras svētku draudze. Ir daudz vietas, kur
Mūsu zemē ir daudz vietas, kur iet, un Dievs saka, viņš pacels cilvēkus. Dievs dos, es ticu arī šeit Dobalē, Dievs dos cilvēkus, kas nāks no pasaules, kas degs priekš Dievu, mīlēs Dievu. Dievs pacels no draudzes. Varbūt tu sēdi šeit jau, mēs droši varu teikt, varbūt gadiem jau, 5 gadi. Un Dievs tavā sirdī ieliks vietu, ieliks vēlmi, gribu iet un darīt Dievu darbu. Un kurš teica, ka draudzes ir jāuzsāk tikai mācītājiem vai īpaši. Draudzes uzsāk var jebkurš. Pats galvenais, ka to dara Dievs ar mums. Pats galvenais, to dara Dievs ar mums. Pēc tam ir Dievs dos dāvanas, apstus, gan praviešu evaņģēlists, un ka tas viss funkcionē kopā normāli, tad šī draudze var augt. Un es arī šodien vēlos dalīties Dieva vārdā. Es teikšu tādā īsā manā izpratnē par to, kas ir draudze, kāds ir draudzes uzdevums, kāpēc draudze. Tas attiecās uz Dobeles draudzi, tas attiecās uz Latvijas Vasaras draudžu apvienību, kā draudze, attiecās uz jebkuru draudzi un uz Kristus miesu kopā. Kas tad ir draudze? Un atšķiriet 1. Korintiešiem 12. nodaļa. 1. Korintiešiem 12. Apostols Pāvils raksta draudzē Korintā un runā par draudzi. Es lasīšu no 12. līdz 31. pantam. 1. Korintiešiem 12, 31. Vēl pirms es lasu un sludinu, es vēlos pateikt, ka es neaizmirstu pateikt milzīgi paldies jums kā draudzē par atbalstu šim rehabilitācijas kalpošanai Teen Challenge. Jūs darat to regulāri, darat jau to vairākus gadus, neskapot no pašiem pirmsākumiem. Paldies jums liels, es tikko kā biju no rīta dievkalpojumā Talsos, kur mums 2 vīri, kas pabeiguši šo rehabilitācijas programmu. Abi 2 sāk 14. gadā, dzīvo brīvas dzīves, dzīvo Dievam, kalpo Dievam, mēs dāvinājām viņiem certifikātus, un milzīgs paldies jums par jūsu atbalstu, finansiāli, par lūkšanām, vēl daudz cilvēku iegūst brīvību, Jēzu Kristu. Paldies jums arī par atbalstu, lūdzu ziedo piedalīties. Paldies, ka jūs lūdzat, paldies, ka jūs ziedojat, un paldies, ka jūs piedalīties. Un jā, šie 3 vārdi liekas, skan visu laiku, sākumā un beigās un tā tālāk, bet man gribētos, vismaz man personīgi šis pasākums, šie dievkalpojumi, šogad 3 dienas, pagājuši gadu, aizpagājuši gadu, jūs mācītājs ap citu ir vainīgi kopā ar manu mammu, ka visu tā teikt pasākumu, jūs varat vainot viņiem, kādreiz pretenzijas rodās, droši. Vainojiet labākais, ko es izdarīju dzīvē. Viņa aizbrauc uz dievkalpojumiem, skatījās pa televizoru, un aizbrauc uz dievkalpojumiem Norvēģi, aizbrauc apkārt un teica, Moda, dari. Es kā paklausīts māsas dēls, mazliet pasparojos un lēnām darījām. Man tas asociējas ar Dievu tuvumu, ar izmainītām dzīvēm. Man tas asociējās ar to, ka man pienāca klāt kāda meitene, saticis esmu 2 reizes, abas reizes viņa stipri kratījusi manu roku, raudājusi un teikusi paldies par to, ko jūs darat. Dievs bija narkomāni, alkoholiķi un lesbieti. Un Dievs pilnībā izmainījis man dzīvi. Viņš ir apgriezis to kājām gaisā. Tāpēc ir vērts to darīt. Tāpēc ir vērts arī ziedot. Tāpēc ir vērts arī lūgt. Tas nav šovs, kur parādīties agrim modrim. Vai Nātanam pietiek, kur rādīties pasaulē. Viņa aicina daudzās vietās. Bet Dievu gars netaisa šovu, bet Dievu gars dara savu darbu. Un tas ir kāpēc. Un milzīgs paldies par jūsu lūkšanām, par finansiālu atbalstu un arī par to, ka jūs piedalāties. Es redzēju, ka jums nebūs sēdienā dievkalpojums. Es ticu un ceru, ka jūs visi kopā mēs būsim pulkstenis vienos. Rīgos pulkstenis vienos ir dievkalpojums kopējs ar svēto vakarēdienu. Kad mēs šeit varēsim baudīt kopā lielākā pulkā. Pagājušajā gadā bija tuvu pie 1000 cilvēkiem, kas bija atnākuši šo kopējo pielūgsmes un svētā vakarēdienu dievkalpojumu jau pa dienu, un pēc tam 5 dievkalpojumus. Jā, vai 6? Neatceros vairāk. Vismaz 6, jā? Tā kā var atbraukt uz Rīgu jau sākumā un būt šo dienu kopā. Un es ticu, ka Dievs bagātīgi mūs svētīs arī kopā. Amen. Draudze, 1. Korintiešiem 12:31. Jo kā miesa ir viena un tai daudz locekļu,
Bet visi daudzie miesas locekļi kopā tomēr ir viena miesa. Tā arī Kristus. Jo arī mēs visi esam vienā garā kristīti par vienu miesu. Gan jūdi, gan grieķi, gan vergi, gan brīvie. Mēs visi esam dzirdināti ar vienu garu, jo arī miesas nesastāv no viena, bet no daudziem locekļiem. Ja kā es sacīju, tā kā es neesmu roka, es nepiedaru pie miesas, tomēr tā piedaru pie miesas. Man jāuz sacīt, tā kā es neesmu acis, tad es nepiedaru pie miesas, tomēr tā piedaru pie miesas. Ja visa miesa būtu acis, kur paliktu dzirdi? Ja visa miesa būtu dzirdi, kur paliktu oži? Bet Dievs locekļus ir nolicis miesā ikvienu savā vietā, kā viņš gribēja. Bet ja visi būtu tikai viens loceklis, kur paliktu miesa. Bet tagad ir gan daudz locekļu, bet viena miesa. Acis nevar sacīt rokai, man tevis nevajag. Atkal galva nevar sacīt kājām, man jūsu nevajag. Bet taisni tie miesas locekļi, kas liekas esam nespēcīgākie, ir sevišķi vajadzīgi. Bet kas mums miesā izliekas mazāk cienījams, tos mēs ietiekam sevišķā godā, un mūsu nepieklājīgie locekļi dabūs sevišķu godu. Bet pieklājīgiem tas nav vajadzīgs. Bet Dievs miesu ir tā sastādījis, ka mazāk cienītam loceklim piešķīris lielāku cieņu, lai neceltos miesā šķelšanās, kad locekļi saticīgi gādā cits par citu. Kad viens loceklis cieš, tad visi locekļi cieš līdzi. Vai kad viens loceklis top godāts, tad visi locekļi priecājās līdzi. Bet jūs esat Kristus miesa, un katrs par sevi locekli. Un dažu Dievs draudzē ir iecēlis pirmkārt par apstuļiem, otrkārt par praviešiem, treškārt par mācītājiem, tad devis spēkus brīnumus darīt, dāvanu dziedināt, sniegt palīdzību, vadīt un runāt dažādās mēlēs. Vai tad visi ir apstuļi, vai visi ir pravieši, vai visi ir mācītāji, vai visi ir brīnumu darītāji, vai visiem ir dāvana dziedināt, vai visi runā mēlēs, vai visi tās var iztulkot, bet zenieties pēc lielākajām dāvanām, es jums rādīšu to pārāku ceļu. Amen. Es vēlos runāt par 3 lietām, kas redzu, kas ir būtisks draudzei. Kāpēc draudz? Kāpēc draudz? Mums ir uzdevums. Draudz pirmkārt ir tāpēc, ka mums ir uzdevums. Mums ir uzdevums, mums ir misija. Mums ir misija. Es domāju, ka visi esat pazīstami ar tādu brīnišķīgu, tumšu dzērienu kā Coca-Cola. Mani bērni domā, ka šis dzēriens ir brīnišķīgs. Normāls. Es ceru reizē mēģinu viņus kaut kā ierobežot tajā lietā. Nav viņš mums vienmēr mājās, bet zināms, un šī kompānija daudzus gadus atpakaļ teica, ka viņiem ir misija, viņiem ir mērķis. Un šī misija, šis mērķis ir, lai katram cilvēkam būtu pieejama Coca-Cola. Katram cilvēkam visā pasaulē. Un tagad ir tā, ka ieej veikalā, tur nav Coca-Cola, tur kaut kas nav normāli. Kaut kas nav kārtībā. Jo parasti visur viņi ir. Jā, esat pamanījuši, parasti visur viņi ir. Parasti visur viņi ir. Viņiem ir misija, viņiem ir mērķis, un viņi uz to strādā. Tad, kad Jēzus Kristus devās pie Tēva, viņš atstāja draudzi. Viņš atstāja savus 12, viņš atstāja vēl tos 120, kas bija kopā vīri un sievas, viņš atstāja tos 500, kuriem viņš atklājās, viņš atstāja savus sekotājus. Un viņš teica, jums ir uzdevums, jums ir misija. Dobeles Vasarsvētku draudzes misija nav vienkārši atjaunot Vasarsvētku draudzes Dobelē, jo kādreiz viņa šeit ir bijusi. Ja mēs būtu to izdarījuši, būtu jauki. Mēs esam piepildījuši savu misiju. Nē, Dobeles Vasarsvētku draudzes misija ir aizsniegt cilvēkus Kristumu. Dobeles Vasarsvētku draudzes misija ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas, tās kristīdam Tēvu, Dēlu un Svētā gara vārdā un mācīdam turēt visu, ko es esmu jums pavēlējis. Dobeles Vasarsvētku draudzes misija ir dabūsiet spēku un būsiet man liecinieki Dobelē, Krimūnās, Aucē un pat līdz pašam pasaules galam. Amen! Dobeles Vasarsvētku draudzes misija nebeidzās tikai pašā draudzē šeit iekšā. Mums ir uzdevums. Pirmkārt, mums ir uzdevums. 1. Pētera 2.9. Izaudzēt cilts, ķēnišķīgi priesteri, svēta tauta. Kāpēc? Lai paustu viņa varenos darbus. Tāpēc ir draudze, lai paustu Dieva varenos darbus. Draudze nav šeit, lai mēs lielītos ar savām pagonām, lai mēs lielītos ar saviem darbiem. Draudze ir šeit, lai paustu Dieva varenos darbus. Es teicu, no rīta biju dievkalpojumā, mācītājs aicināja kādu cilvēku liecināt, un viņš pieteica, viņš teica, mēs, kad liecinām, mēs sakam par to, ko Dievs ir darījis. Mēs nestāstam par sevi, mēs stāstam par to, ko Dievs ir darījis. Mūsu uzdevums, draudzes uzdevums ir stāstīt par to,
ko Dievs ir darījis. Jā, mēs esam tur, mēs esam viņa trofejas, mēs esam tur, jo es biju slims, man bija poliatrīts, man bija, bet paldies Dievam. Mans Dievs, man dziedināja. Jā, es biju grēcinieks, bet paldies Dievam, mans Dievs, mans kungs, mans glābējs, viņš man glāba. Es lasīju šeit Bībelē, ka dažus Dievs devis par evaņģēlistiem, bet mums visiem ir pavēle. Mēs visi esam liecinieki. Mēs visi esam liecinieki. Liecinieki Dieva darbam mūsu dzīvē. Liecinieki Dieva mainošam spēkam. Liecinieki tam, ka Dievs tev nekad neatstāja un nepamet. Liecinieki tam, ka Dievs ir liels un varens Dievs. Mums ir uzdevums. Mums kā draudzē pirmkārt ir uzdevums. Un draudzes uzdevums nebeidzas tad, kad šeit visas rindas ir piepildītas. Draudzes uzdevums patiesībā ir daudz lielāks par to. Draudzes uzdevums ir sagatavot Jēzus Kristus atnākšanu. Kā mēs to darām? Jēzus teica, evaņģēlijs būs pasludināts visām tautām, un tad nāks gals. Un tad nāks gals. Mums ir uzdevums, mīļie, mums ir uzdevums. Kāpēc draudži šeit radās 20. gados? Pēc, ka Džeims Grēviņš dzirdēja, piedzīvoja Kristu Amerikā, aizgājis Bībeles skolu, un viņš saprata, ka draudzē ir uzdevums. Viņš saprata, ka draudzē ir uzdevums. Viņš gribēja braukt par misionāriem uz Ķīnu. Bet sanāca tā, ka viņi saprata, ka jābrauc uz Latviju, un viņš ar savu sievu Norvēģietu pēc tautības. Abi divi atbrauc šeit, un tad dzīvoja viņa rāda Dobe, Lauds, šī vieta, un viņi sāka kalpot. Nevis tāpēc, ka viņš bija no Latvijas, nevis tāpēc, ko lai es daru, nē, bet tāpēc, ka šeit bija cilvēki, kas ir dārgi Jēzum Kristum, par kuriem viņš nomira. Mīļie, mums ir uzdevums. Mums ir uzdevums. Evaņģēlis Bonks saka, viņš man ir viena ambīcija. Redzēt eli tukšu un debesis piepildīts. Mani kaitina un padara niknu kristiešu grupas, kas citē rakstu vietu. Daudz ir aicināti, maz ir izredzēti. Svētīgs tu mazais ganāmais pulciņ, tas kungs nolēmis tev piešķirt valstību. Viņi attaisno to, ka viņi ir maz. Viņi priecājās par to, ka viņi ir mazi, bet glābti. Mums ir jāpriecājās par to, ka mēs esam glābti. Mums ir jāpateicās Dievam par Dieva žēlstību. Bez nopelna, glābti, bet mums ir jāredz kaut kas vairāk. Mums ir jāiedauga kaut kas vairāk. Bībele saka, Dieva vārds saka, ka debesīs būs neskaitāms pulks. Debesīs būs neskaitāms pulks, kā smilts jūras malā. Kā smilts jūras malā. Draugs mācītājs Daniels teica, viņš teica, lūksim Dievu, lai Latvijā ir miljons kristiešu. Un es viņu netulkoju. Viņš teica par krievu valodā, es to netulkoju. Es teicu, nē. Viņš paskatījās uz mani, kāpēc? Latvijā ir vismaz 2 miljoni iedzīvotāji. Ko mēs darīsim ar pārējo pusi? Sūtīsim uz elli? Bībelē teica, ka ļoti Dievs mīlēja pasauli. Pasaule ietver sevi ikvienu cilvēku, kas kādreiz dzīvoja un kas reiz dzīvos. Un tā ietver mūsu šodien. Mīļie draugi, mums ir misija. Mums ir uzdevums. Un draudzes misija nebeidzas tad, kad vietas šeit ir piepildīts. Tā nebeidzas tad, kad draudzes budžets ir kārtībā. Tā nebeidzas tad, kad mums ir svētdienas skola, pielūgsme, jaunieši, vīri un sievas un viss pārējās kalpošanas. Tā nebeidzas tad, kamēr ir viens neglābts. Jo Jēzus atstāja 99 taisnus. Amen. Un iet un meklēt vienu pazudušu. Draudzei ir misija, tāpēc mēs esam šeit. Tāpēc mēs esam Dobelē. Tāpēc mēs runājam par draudzi. Tāpēc Ebrejiem 1.1 ir teicis, ka Dievs vecos laikos daudzkārt un dažādi uzrunāja cilvēkus. Vai esmu lasījuši Bībelē, ka Dievs nemainas? Amen. Viņš es esmu tas kungs, es nemainos. Amen. Ja Dievs vecos laikos daudz un dažādi uzrunāja cilvēkus, tā ir mūsu atbildība kā draudzē šodien. Daudz un dažādi uzrunāt cilvēkus. Reizē mums likās, mēs esam bijuši, bijām laukumā, darījām to, ko vēl? Turpini darīt, turpini lūgt par pazudušiem, turpini lūgt Dievam gudrību, ko vēl darīt, kā vēl darīt, un turpini darīt to, ko tu esi darījis. Ja Dievs tev nav teicis, nedari, turpini darīt. Apstuls Pāvils gāja, un visur, kur viņš gāja, sludināja. Un viņš nesludināja tikai tad, kad Svētais Gars viņam to aizliedz. Un viņam bija īpašs norādījums tajā brīdī, ej uz Maķedoniju.
Bet kamēr nebija īpašais norādījums, visur, kur viņš gāja, viņš sludināja. Mums ir vajadzīgs daudz un dažādi. Es lasīju šeit, ka miesa sastāv no daudziem locekļiem. Katram loceklim ir sava funkcija, katram loceklim ir savs uzdevums, katram loceklim ir savs izskats, palūkojoties apkārt. Vai jūs neesat priecīgi, ka visi jūs neizskaties tādi kā es? Priecīgi. Nu, amen! Priecīgi! Tāpēc, ka mēs esam dažādi, un tas ir paldies Dievam, ka mēs neesam kloni. Paldies Dievam! Jo katram mums ir sava unikalitāte, sava dāvana, un ar šo dāvanu Dievs mūs aicina kalpot. Ar šo dāvanu, ar to, kādi mēs esam, mūsu raksturs, personība, Dievs aicina mūs atklāt Dieva raksturu, Dieva personību, parādīt to tiem cilvēkiem, kas dzīvo šajā pasaulē. Katram mums apkārt ir savi cilvēki. Tev ir droši vien skolnieki apkārt, ne? Ir skolnieki apkārt. Jums izskatās tā, ka ir skolnieki apkārt, ja? Manam tēvam ir tikai viņa sieva apkārt. Kaimiņi un mazbērni un visi citi, ja? Apkārt. Ir kaimiņi apkārt. Ir kaimiņi apkārt. Es eju vingrot, izstāstīšu. Gan sieva man tagad nav mājās veselu nedēļu, un es 2 reizes nobastoju. Man piespiediet vingrot. Kā tur bija tas joks? Ko darīt, kad sieva saka ievelc svētdien, kad jau es ievelc svētdien. Jāpakļaujas sievai un jādod svingrot. Bet ziniet, es sāku iet un es domāju, kāpēc es to daru? Jā, fiziskais, jā, vajag kustēties, jā, vajag. Tas smagākais priekšmets ir, bērni viens palicies, kādreiz bija vairāk ko cilvēku, lielos tas nepacilās diži. Bībeles smagākais vajag kaut ko darīt. Fizisku aktivitāti, jā, tu māja, vēl kaut kas, bet vairumā tu pavaļi, sēžot, vai pie stūris, vai mājās kaut kur, un vajag kaut ko darīt, vai fizisku aktivitāti. Es saprotu, man to vajag. Man to vajag. Zinu, ka Billy Grahams no rītiem visu laiku skrēja, kamēr varēja kustēties, viņš skrēja. Man tas bija viņa laiks ar Dievu arī. Un es domāju, ka vajag. Bet tad es domāju, nē, Dievs, tu darbojies mūžīgiem mērķim. Pāvils saka, miesas vingrināšana maz kam der. Bet ja es esmu tur, ap mani ir cilvēki, ap mani ir neticīgi cilvēki, un es lūdzu Dievu regulāri par šiem vīriem un sievām, kas tur nāk vingrot. Viņi tur nav daudz, kur tāds mazo izredzēto pultiņš, ap 10 kaut kur nāk, neliela grupa. Un es lūdzu Dievu par viņiem. Es lūdzu Dievu par viņiem. Es mēģināju vienreiz kaut ko teikt, mani fiks izšvilp. Man fiks izšvilp, teicu, baznīca mat šitas te, viss te, nē, viss. Ko es daru? Es turpinu lūgt. Es nezinu, vai es esmu vienīgais, bet zinu, ko es uzzināju. Es uzzināju, ka tur šī treneri, kas ir bijusi pirms tam, ir bijusi kristieti. Un treneri, kas ir tagad, ir kristieti. Un viņa lūdz Dievu, visu laiku lūdz Dievu par šiem cilvēkiem. Kad viņi ieraudzīja mūsu sievu, kad mēs atnācām, viņi teica, halleluja, slavu Dievam, Dievs man sūta palīgus. Dievs man sūta palīgus. Kāpēc? Pēc, ka Dievam ir svarīgi tie cilvēki. Viņam ir svarīgi tie cilvēki. Un Dievs tev sūta palīgus. Vai tu neesi atklājis, kādreiz tu kādam centies pateikt, viņš kā jā, man vecā mamma jau sen teica. Viņi jau lūdzu par mani. Pēc, ka Dievam ir svarīgi, mums ir uzdevums. Mums ir misija. Vienalga, kur mēs esam, vienalga, kurā vietā mēs atrodamies. Mums ir uzdevums. Tas ir pasludināt Jēzu Kristu. Jāņa 17, 18. Jēzus teica, kā tēvs mani sūtīs, tā es jūs sūtu. Jēzus teica, nācis meklēt un glābt pazudušo. Meklēt un glābt pazudušo. Mums ir misija. Un ziniet, jo vairāk mēs fokusējamies uz to uzdevumu misiju, ko Kristus ir devis mums, jo mazāk mums atliek laika savstarpējiem ķīviņiem, kašķiem, nesaskaņām. Jo vairāk mēs lūkojamies, jo vairāk mēs skatāmies uz to, kas mums ir jādara, jo vairāk mēs izjūtam to, ka mēs esam viena miesa. Vai tev kādreiz ir sāpējis kaut kas, piemēram, rokas spēcīgi vai pirksts? Kad tu visvairāk to izjūti? Tad, kad tu kaut ko dari. Tu vari sadzīvot ar to, kamēr tu nedari. Bet, kad tu sāc darīt, tu saproti, cik tas pirksts ir nozīmīgs. Tu saproti, cik viņš ir svarīgs un vajadzīgs. Kamēr tu biji tādā miera stāvoklī, iebāz roku kabatā, neaiztiki nekur nebija. Bībele saka, un tā ir otra lieta, ko jūs saproti par draudzi. Kā es lasīju šeit pamatā, ko Pāvils saka, mēs esam viena miesa. Dažādi locekļi, bet visi kopā vajadzīgi viens otram. Visi kopā vajadzīgi viens otram. Un tad, kad mēs darām šo misiju, kad mēs kalpojam, kad mēs cenšamies aizsniegt, tad mēs ieraugam to vērtību. Tad mēs ieraugam to vērtību, kad ir brīnišķīgi, kad ir kāds cilvēks, kas kaut ko dara. Kad ir brīnišķīgi, kad ir brālis, māsa, kam ir talants, piemēram,
dziedāt, spēlēt. Es esmu pateicīgs Dievam, kad ir šādi talanti. Mēs uzsākām draudzi Limbažos, es braucu reizēm tur viens, un mums nebija kas dzied. Mums nebija kas spēlēs. Reizēm domāju, jāsāk mācīties. Domāju, nē, es neesmu cilvēks orķestris. Mums nebija neviena. Nebija neviena. Es pateicīgs Dievam par cilvēkiem. Es reizēm vienreiz sludināju pēdējais, teicu, katrs mācītājs ir pateicīgs Dievam par Martām. Esmu lasījuši par Mariju un Martu. Marija sēdēja, teica, Jēzus, Jēzus. Sēdēja Jēzus, mazliet ironizēja, piedodiet man. Marta uzlocīja rokas un gāja strādāt. Ziniet, neviens draudzes nams nepastāvētu bez Martām. Amen. Amen. Mums ir vajadzīgs balans, mums ir vajadzīgs pie Jēzus kājām, bet paldies Dievam arī par tiem cilvēkiem, kas ir gatavi praktiski kalpot un darīt. Un ja viņi bijuši pie Jēzus kājām, pēc tam uzloc rokas un praktiski kalpo un dara, tas ir lieliski. Tas ir lieliski. Bet tad, kad mēs darām, mēs saprotam šo vienas miesas vērtību, šo svarīgumu, kad mums ir ne tikai kreisā, bet ir labā roka. Man reiz, kad tas bija pagājuši gadu, laikam? Ar ausu problēmu. 2 gadi atpakaļ. Lūdzā daudz, jā? Pārsita bungāniņa, jā, tas bija aizpagājuši gadu jau pareizi. Viena štrunta liekas maza plēvīte. Es gandrīz 2 nedēļas negulēju. Beigās man pusi sevi paralizēja no mazas štrunta plēvītes. Un tad, kad mēs kaut ko darām, mēs apzināmies, ka vismazākais loceklis ir svarīgs. Ir svarīgs. Mēs esam katrs savā vietā un, ziniet, ir nožēlojami. Ja draudzē mēs redzam tādu lietu, māsa šeit spēlē, jā, es arī gribu, ka es būtu viņas vietā. Es svētī māsu un esi savā vietā. Esi savā vietā. Esi tur, kur Dievs tevi ir aicinājis un zini, tu nemaz nevari būt citā vietā. Jūs negribētu, lai es apsēžos šeit un spēlēju visu, ko es varu nospiest taustiņu. Ting, demo. Viss. Es nespēju, nevaru vairāk. Es nevaru vairāk un paldies Dievam par to, ka man tas nav jādara. Mēs esam katrs savā vietā. Un zini, Bībele saka, ja būtu tikai viens loceklis, kur paliktu miesa. Bet tagad ir daudz locekļu, bet viena miesa. Viena miesa. Reizēm cilvēki saka, man cilvēki ir teikuši, atnāk no maniem, mācītāji, bet tu man piedod. Dievs ir teicis, tev nebūs tiesāt, bet tu man piedod. Vēl labāk skan tā, bet lai Dievs man piedod, lai tas kungs man piedod un panesās. Stāstīt, cik tā labā roka ir netīra. Atnāk kreisā roka un stāsta par labo. Tā labā ir tik netīra, kā jūs mazgājat rokas? Abas. Es ar tā ko daru. Krāna, abas. Un lai kārtīgi nomazgātu, tev vajag abas. Man ir maz bērni bijuši kādu laiku, vienreiz viens uz rokas, un roka netīra, un tu viņu turi, un ar otru tu mēģini mazgāt. Kaut kā diži nesanāk. Tu zini, ka Bībele saka, tu reiz, ka tavs brālis grēkoja un saka viņam? Nevis mācītājiem, bet viņam. Nevis kaimiņu tantē, bet viņam. Vai tu zini, ka Bībele saka, tu redzi, ka viņš dzīvo grēkā, tu redzi, ka viņš klūp un krīt, un tad esi tas, kas stiprina. Stiprie panesiet vājos. Stiprie panesiet vājos. Esiet tie, kas iestājas, esat tie, kas mīlestībā atklāja šo grēku kādā veidā. Nevis piesedz, bet atnes to pie Jēzus Kristus kājām. Kas palīdz šim brālim māsai iet taisnu ceļu. Nevis tiesādams un teikt, tā kreisā nebija pieteikuma laba roka. Bībeles, ka mēs esam kopā locekļi, mēs esam vajadzīgi viens otram. Mēs esam vajadzīgi viens otram. Viena no domām, kas man ir galvā, es zinu, bīskaps šeit teica par dažādām konfesijām un mācītājiem un attieksmi pret mums. Es zinu, esmu sajūtis un piedzīvojis to ļoti, ļoti pietiekoši. Bet ziniet, kas vēl ir vēl skumjāk, ka reizēm liekas, ka tie brāļi, pentekos, harizmāti, no kuriem tad kā sagaidi kaut kādu, jā, mēs kā kopā vairāk cenāk vēl trakāk nekā ar brāļiem citiem. Āmen. Bet ziniet, ir doma, ko es domāju. Mēs kopā kā draudzes locekļi, kopā viena miesa. Mēs kopā kā draudzes, kopā viena apvienība. Mēs kopā kā, Latvijas draudzes, arī viena miesa. Amen? Un ziniet, es vienreiz sāku domāt, es domāju, wow, es dzirdēju par kādu draudzi, un viņiem grūti gāja, es domāju, paldies Dievam, debes Tēvs, tu esi pasargājis mūs no tā. Bet es sāku domāt,
Bet tas ir tieši tas pats, kad es saku par manu kreiso roku. Paldies Dievam, ka labā nesāp. Strums, ka kreisā sāp. Jā, paldies Dievam, ka labā nesāp. Bet manai labai vajadzētu sāpēt arī par kreiso. Lūdziet par savu pilsētas draudzēm. Lūdziet par savas pilsētas mācītājiem. Lūdziet. Viņi varbūt nesaprota kā jūs, viņi varbūt neredz tā kā jūs, varbūt ir lietas, ko viņi dara pilnīgi, kas jums šķiet nepieņemams, bet lūdziet par viņiem. Lūdziet, mēs esam miesa. Un tas, kas notiek tur, patīk mums vai nepatīk, tas tomēr arī mūs ietekmē. Tas tomēr arī mūs ietekmē. Un lai Dievs dod, Biskup, lai Dievs dod, ka mēs varētu būt, kā kādreiz tev teica, kāds, nezinu, ka visi skatās uz Pentekostiem. Lai Dievs dod, ka mēs būtu tie, kas parāda citu piemēru. Ka mūsos ir šī mīlestība savā starpā, kā vienai miesai. Jo Bībeles neviens nekad vēl nav vienīdz savu pašu miesu. Mīlestību savā starpā, mīlestību šo pasauli. Nevis, ka mēs vienkārši glaudām viņus, bet ka mēs ejam un sakam to, ko Jēzus ir teicis. Lai cilvēki redz Kristu mūsos. Dieva mīlestība ir jāatklājas draudzē, Kristus miesā. Kā mēs izturamies viens pret otru, kā mēs skatāmies uz pasauli. Mums ir misija, mums ir uzdevums. Mēs esam viena miesa. Mīlestībai ir jāparādās tajā. Un Bībele saka savā starpā, Filipiešiem 2:1-5, savā starpā turiet tādu prātu, kāds bija Kristu Jēzu. Ko viņš darīja? Viņš pazemojās. Kāpēc? Manas dēļ, tevis dēļ, cilvēku dēļ. Savā starpā turiet tādu prātu. Nē, kā viņš man tā? Vai ko viņš man tā? Vai nav mīlestības? Nē, tu pazemojies. Tu parādi mīlestību. Lai Dieva mīlestība redzam tajā, kā mēs aizniedzam pasauli un tajā, kā mēs dzīvojam savā starpā. Un trešā lieta, ko es vēlos teikt par draudzi. Draudzē ir uzdevums, misija. Draudze ir viņa. Tā ir Kristus miesa. Un trešā lieta, draudze ir pārdabiska. Kristus draudze, Kristus līgava ir pārdabiska. Jau tas pats viens fakts, ka mēs visi kopā dažādi sastādām vienu miesu. Jau tas ir pārdabiski. Tas, kā draudze piedzimst, ir pārdabiski. Tas, kas atklājās draudzē, Bībeles, ka Dievs ir izvēlējies draudzi, lai Dieva daudzveidīgā gudrība kļūtu zinām visām varām un spēkiem zem debes. Ne tikai cilvēkiem, bet visām varām un spēkiem zem debes. Dievs ir izvēlējies draudzi, lai draudze ir tā, kas saka, Jēzus Kristus nāceriešu vārdā celies un staigā. Draudze ir pārdabiska, vai tā nav Kristus draudze? Amen. Kristus teica, es uzcelšu savu draudzi. Un Kristus draudze, mēs lasām Bībelē, tā piedzima vasaras svētkos. Kristus draudze runā jaunās mēlēs. Kristus draudze ir uguns. Kristus draudze ir Dieva gara tūms. Amen. Tā ir Kristus draudze. Ja mēs lūkojamies Bībelē, draudze ir misija un uzdevums, un šī misija un uzdevums nav piepildāmi bez Dieva gara uguns. Amen. Ja jūs dabūsiet spēku, un būsiet man liecinieki. Dabūsiet spēku. Kā? Kad Svētais Gars nāks pāri par jums. Ja jūs teicat mācekļiem, ejiet, dariet, sakiet, sludiniet, bet paliekiet Jeruzalemē. Cik ilgi, kungs? Cik ilgi man apģērbto spēku no augšienes un būsiet man liecinieki. Viena miesa ir neiespējama, ja tā netiek izlieta mīlestība mūsu sirdīs caur Dievu Svēto garu. Gara auglis ir prieks, miers, mīlestība, pacietība, lēnprātība. Tas, kas ir vajadzīgs, lai mēs kopā funkcionētu kā viena miesa, kā draudz. Un tas nav kaut kas dabisks. Tas nav kaut kas dabisks, ko es cītīgi audzinu un treniņos iegūstu pacietību. Nē, Dieva gars manī. Mēs bijām kādā konferencē 2000. gadā Amsterdamā, un mācītājs Andrejs Zilskis sēž man blakām. Viņš minēja kādu konfesiju, viņš man saka, Modi, es nezinu, kā viņi to fiziski var izdarīt. Paldies Dievam, ka mums ir svētais gars. Paldies Dievam, ka mums ir svētais gars. Mēs toreiz smējāmies, ka Pentekosti ir slims tāda konfesija. Tas svētais gars darbojas, svētais gars tādā, mums vienkārši ir jāļauj viņam darboties. Bet mēs lasām, ka apsturi darbojās. Ja? Apsturi darbojās. Tad, kad es lasīju, šodien pat lasīju vēl no Jesajas
61. nodaļas par tām vecajām postu vietām, tu teici, viņi, kas esam mēs, tā ir draudze, uzcels vecās postu vietas. Dievs, kas celšu savu draudzi, kā? Caur draudzi. Es aizsniegšu pasaules izglābšu kā? Caur draudzi. Kā Dieva spēks un Dieva gudrība kļūst zinām šajā pasaulē? Caur draudzi. Amen? Caur draudzi. Caur draudzi. Un zīmēm un brīnumiem ir jābūt mūsu draudzes normālai daļai. Normālai daļai. Kāpēc? Jā, kāpēc mēs rīkojam ķiclāt dievkalpojumus? Kāpēc? Sanāksim kopā, redzēsim zīmes un brīnums. Halleluja, es ticu, redzēsim. Jo vienmēr, kur ir Dieva tums, vienmēr, kur ir ticība, vienmēr, kur ir lūgts, ir zīmes un brīnumi. Bet mēs darām to tādēļ, lai tas būtu mūsu realitāte, mūsu ikdiena. Katru reizi, kad mēs sanākam kopā, vai tā būtu mūsu realitāte un ikdiena, kad mēs ejam pildīt savu misiju, savu uzdevumu šajā pasaulē. Ja mums darba biedrs atnāks, tiem saka, pagaidzi aizlūkšu Dievu par tevi. Pirms mēs iesakām labāko ārstu, kurš ir palīdzējis mums, mēs sakam, es aizlūkšu Dievu par tevi. Drīkst, es uzlikšu savu roku un aizlūkšu Dievu par tevi. Tad, kad mēs redzam vajadzību draudzē, kad mēs piepildam to, tāpēc mēs to darām. Lai Dieva godība, Dieva spēks atklātos. Un es ticu, ka Dobeles vasaras svētku draudze, viņi zina, ka viņiem ir misija. Viņi zina, ka viņiem ir uzdevumi. Viņi zina. Un tas, ko mācītājs šodien teica, ka jūs domājat par auci, halleluja, slavu Dievam. Halleluja, slavu Dievam. Domājat par auci, domājat par to, kas ir tālāk. Dievs var lietot tūmā tieši tāpat kā tālumā. Tieši tāpat kā tālumā. Kāds cilvēks reiz, viņš smējās par mani. Par mani var smēties, droši. Ir dažas lietas, par ko es pats reizēm smaidu. Mēs lūdzam Dievam par ēku. Mēs lūdzam Dievam par ēku. Mazu ēku. Atkal viņi ir tukši. Nelielas iepirkšanās cenas Rīgā Kastielā. Mēs lūdzam to Dievam. Un kāds mācītājs līdzdzirdēs, viņš sāk skaļi smieties. Es reiz teicu, ka es lūdzu Dievu, lai no mūsu draudzes Rīgā aiziet 1000 ģimenes kā misionāri. Mīļie, mums ir 150 draudzes locekļi. Bet paklausieties, ja draudze operē tikai dabiskajā, ja mēs rēķinamies ar to tikai, kas mums ir, ja mēs skaitām tikai to naudu, kas mums ir makā, ja mēs lūkojamies tikai uz tiem cilvēku resursiem, kas mums ir, tikai cik mēs dabīgi varam izdarīt, mēs esam biedrība, mēs esam sabiedriskā labuma organizācija, mēs esam mazpulks vai nezinu kādā veidā mēs varam to nosaukt, jebkura organizācija, bet Kristus draudze dzīvo pārdabiskajā. Kristus draudze dzīvo pārdabiskajā tajā, ko Dievs ir teicis. Kad mēs ejam ne ar savu spēku, bet ar Dievu spēku. Kad mēs ejam ne ar savu gudrību, bet ar Dievu gudrību. Kad mēs neejam ar savu vīziju, bet ar Dievu vīziju. Amen. Un es ticu, ka tas ir tas, ko Dievs ir paredzējis ikvienai draudzē. Mums ir uzdevums un misija. Mēs esam viena miesa. Mēs esam, paldies Dievam, dažādi. Vienotība nav vienveidība. Mēs, paldies Dievam, esam dažādi. Mums ir dažādas dāvanas, dažādas stiprās puses un dažādas vājās puses. Un draudzē miesā, tas nozīmē, ka manas stiprās puses piecas mana brāļa vājās puses. Ka tas nozīmē, ka es esmu viņam blakām, lai stiprinātu. Tas nav blakām, lai es kritizētu viņu vājās puses, bet lai es viņu celu. Un mēs kopā esam aicināti šo Kristu Jēzu, kas staigāja apkārt Bībeles kapsu darbu 10:30, kad Dievs ar svēto garu svaidīja Nācerietu Jēzu, kas staigāja apkārt darīdams labu un dziedinādams visus vēl nomāktos. Mēs esam aicināti šo Kristu parādīt šajā pasaulē, kas joprojām staigā apkārt, darīdams labu. Kā? Mēs esam viņa miesa. Viņš ir galva draudzē, mēs esam viņa kājas, mēs esam viņa rokas. Mēs esam tie, kam ir jāizsniedz šī pasaule. Mēs esam tie, kam šī Dieva daudzveidīgā gudrība, šis Dieva spēks, šī Dieva žēlastība ir jāatklāj šai draudzē. Jēzus teica, es celšu savu draudzi un Ēlis vārtiem. Un nebūs uzmanīgs. Amen? Amen. Un es ticu, ka Dieva draudzē, Jēzus Kristus draudzē ir uzdevums un misija. Es ticu, ka tā ir viena miesa, ka tas ir organisms, nevis organizācija. Un es ticu, ka šai Dieva draudzē ir Dieva spēks. Dieva spēks. Pāri par visām cilvēku struktūrām, lietām un ieceltiem kārtībām Dieva spēks. Un es ticu, ka Dobeles vasaras svētku draudze ir Kristus miesa. Kristus draudze, ko Kristus ceļ. Amen? Draudze, ko Kristus ceļ. Mīļie, ja Kristus jūs ceļ, mēs dziedājām dziesmu. Ja Kristus mūs ceļ, piedodiet, man ļoti patīk, kā jūs dziedat, viss ir skaists un labi. Bet man liekas, ka šo dziesmu dziedot, mums vajag vairāk emociju.
Mums vajag vairāk. Wow! Mūsu Dievs lielāks. Mūsu Dievs lielāks. Mūsu Dievs lielāks. Ja tev nav prieka par to, ka mūsu Dievs lielāks, tu neesi pietiekoši saskāries ar šīs dzīves problēmām. Jo ļoti iespējams tas visu atrisinājis ar savu spēku, ar to, kas tev ir kabatā, ar to, kas tev ir galvā. Iespējams, ka tu neesi ticējis pietiekoši lielām lietām, ko Dievs var darīt caur tevi. Tu neesi ticējis neiespējamam, bet tad tu saskaries ar neiespējamo. Wow! Es esmu tik pateicīgs Dievam, ka mans Dievs ir lielāks. Viņš ir lielāks. Viņš ir lielāks. Lielāks. Ka manējais beidzas. Viņš arī vēl nav sācis. Bībelē saka, ka Dieva muļķība ir lielāka, gudrāka, pārāka par cilvēku. Citiem vārdiem, Dievs savā viszemākajā punktā ir pārāks, ja tā varētu teikt, Dievs viszemākajā punktā ir pārāks par cilvēku visaugstāko. Mūsu Dievs ir lielāks. Mūsu Dievs ir varens un stiprs. Es esmu pateicīgs Dievam, ka Dievs ceļ savu draudzi. Es esmu pateicīgs Dievam par privilēģiju, vienkārši par privilēģiju būt daļa no viņa darba. Par privilēģiju, tas ir lieliski, ka tu ieraugi to, ko Dievs dara. Ka tu ieraugi pārdabiskas lietas. Ka tu saproti, Dievs, wow, ir lielāks. Kāds ir teicis, ka Dievs neskatās, kas ir mūsu bankas kontā. Dievs nemeklē mūsu bankas kontu. Nepārbauda mūsu bankas kontu. Dievs meklē mūsu ticību. Amen. Uzticies viņam. Dievs ceļ šo draudzi. Mēs lūdzām, mēs arī īrējam telpas labajā vēstī. Tikai Rīgā. Draudzi tāpat sauc kā šeit Oglē labā vēstī. Ziniet, kāda mums ir lūkšana? Es lūdzu to personīgi, esmu dzirdējis, ka daži man draudzes locekļi arī sākuši tā lūgt. Es lūdzu Dievu, lai draudze labā vēsts aug tā, ka mums tur vairs nav vietas. Es lūdzu, lai viņi aug tā. Es dzirdēju, ka mācēs Stefans teica, ka viņi būs mazajā telpā. Nevajag. Šis ir viņu nams. Viņiem šeit vajag augt tā, ka jums šeit nav vietas. Ka jums šeit nav vietas. Lūdziet, vēseli, kas bagātīgi svētī citus. Pats tiks svētīt. Lūdziet, lūdziet. Jūs jau tagad piepildiet 70% no telpām. Lūdzu pa lielākām. Lūdzu. Lūdzu. Amen. Vai Rīmī šķiet pārāk maz? Dobelē? Jaunais. Lūdziet. Nebaidieties ticēt. Dievs ceļ. Dievs ceļ. Palūkojoties uz dažiem karstgalviem. Neiedomājams lietas, kas ir notikušas. Mēs ticam. Palasiet ebrejiem. Ienaidnieki spēku piespieduši bērnus. Sievas ar ticību savus mirušos atgūšas. Lauvu rīklis aizbāzuši. Palasiet. Dievs to ir darījis. Dievs to ir darījis. Un ziniet, Dievs nemainīs. Amen. Es ticu, ka Dievs ir sagatavojis vēl daudz ko labu jums priekšā. Patiesībā vislabākais. Vēl priekšā. Mēs redzēsim daudz glābs. Mēs redzēsim Dievu godīgi šajā namā, un tur, kur Dievs jūs vedīs tālāk. Es ticu tam. Es ticu tam. Es pieceltos, mēs lūksim kopā. Kopā pateiksimies Dievam par draudzi. Pateiksimies Dievam par draudzi. Ir viena rakstu vieta, man ir vairāks, kas man liek domāt, un ko es līdz galam nesaprotu. Ka teica efeziešiem, ka draudzi ir pilnība. Kas visu piepilda. Es esmu domājuši, kā mācītājs par draudzi, kā par pilnību domā. Man ir grūti. Es zinu, katra problēmas, katra kaitas un vainas, tur krita, tur klupa, tur tas, tur šitas. Es domāju, bet Dievs sauc to par pilnīgu. Un ziniet, mēs esam pilnīgi ne savu darbu dēļ, ne savu nopelnu dēļ. Mēs esam pilnīgi Jēzus Kristus darba dēļ. Jēzus Kristus nopelnu dēļ. Mēs esam taisnot ar viņa asinīm, ar viņa upuri. Mēs esam darīti svēti pavisam. Mēs esam darīti par vienas miesas locekļiem. Mēs kādreiz nebijām tauta, tagad izredzēta tauta. Izredzēta tauta, ķēnišķīgi priesteri, svēta tauta, Dieva īpašums, lai mēs paustu viņu vēlnos darbus. Mēs kādreiz bijām svešinieki. Jūs dzīvojāt, es dzīvoju, mēs nezinājām par viens otru eksistenci. Bībeles ir teikt, mēs esam brāļi un māsas Jēzu Kristu. Mēs kādreiz bijām tālu, tagad mēs esam darīti tuvu. Mēs vēlos kopā ar jums pateikties Dievam par draudzi. Pateikties Dievam par draudzi. Pateikties Dievam par to, ko Dievs ceļ šeit konkrēti Dobelē, ko Dievs ceļ Latvijā, ko Dievs ceļ visā pasaulē. Dievs ceļ savu draudzi un ēles vārtiem to nebūs uzvarēt. Un es zinu, es esmu daļa no šīs draudzes. Un es zinu, ka ēles vārtiem nebūs mani uzvarēt.
Amen. Es zinu, es esmu daļa no šīs draudzes. Tu esi daļa no šīs draudzes. No uzvarošas draudzes. No draudzes, kur Dievs ir radījis. No draudzes, kas ir Dieva nodoms, Dieva plāns, Dieva mērķis. Un Dievs īstenos un piepildīs to. Kungs, es slavēju Tavu vārdu. Es slavēju Tavu svēto vārdu, mans Dievs. Es Tev pateicos, Kristu, par draudzi. Es Tev pateicos, Kungs, Jēzu. Tu mums esi devis privilēģiju būt Taviem līdzstrādniekiem. Tu mums esi devis aicinājumu un uzdevumu, Kungs, ne eņģeļiem, bet mums cilvēkiem, Kungs, kurš tas apīts. Tas mums aicinājis ar mērķi, ar nodomu, Kungs, lai mēs esam Tavu liecinieki. Mēs lūdzu, Dievs, lai visā pilnībā mani vārdi un darbi, lai visa mana dzīve pagodina Tevi, Tēvs, lai cilvēki redz Tevi. Manos vārdos, Kungs, lai viņi to cit, lai viņi redz to manā dzīvē, Jēzu, ka Tu esi dzīvs, ka Tu esi glābējs, mans Kungs. Mēs lūdzu, Dievs, lai es nekavējos pasludināt Tavu vārdu, Tavu vēstu, Kungs, kas var teikt kopā ar Pāvulu, ka neesmu vainīgs nevienā nāvē, ka neesmu kavējies sludināt Tavu vārdu. Es lūdzu to par Dobeles draudzi, Kristu Jēzu, lai viņi vienmēr ir aktīvi teikt Tavu vārdu. Dievs, ka viņi daudz un dažādi uzrunā šos cilvēkus šeit, Jēzu. Es lūdzu, lai katrs personīgi, viņi daudz un dažādi uzrunā cilvēkus, mans Kungs. Es lūdzu, Dievs, lai viņiem ir sirds, lai viņos ir mīlestība, Kungs, ka viņi var lūgt par pazudušajiem. Dievs, ka viņi var lūgt viens par otru, ka viņi var lūgt par šo pilsētu, Tēvs. Es Tev pateicos par brāļiem un māsām. Es Tev pateicos, Kungs, Jēzu, par mācītāju šajā draudzē, mans Dievs. Es Tev pateicos par viņas dāvanām, par viņas, Kungs, aicinājumu, par to vietu, kur Tu esi ielicis viņu, mans Dievs. Es Tev pateicos, Jēzu. Es Tev pateicos, Kristu, par katru cilvēku šeit draudzē, par katru kalpotāju, par katru, mans Dievs, kuram Tu esi devis aicinājumu un dāvanu, par katru locekli šajā miesā, mans Dievs. Svētī un stiprini, Jēzu. Mēs lūdzu, māci mūs, Kungs, un runā uz mums, lai mēs redzam to, cik svarīgi mēs esam, cik nozīmīgi mēs esam viens otram, mans Dievs. Es lūdzu, palīdzi mums vērtēt šo sadraudzību, Kungs. Vērtēt šo sadraudzību, Dievs, lai nekāda rūkta sakne iemečusies, lai tā nenovirza mūs no patiesības, Kungs, lai tā nenomāc patiesību, Dievs. Es Tev lūdzu, Kungs, Jēzu, lai pasauli redz, ka mēs esam viens, Kungs, lai pasauli redz, ka mūsos ir mīlestība, Dievs. Es lūdzu, pagodini savu vārdu, Kungs, un es lūdzu, ornēs, Dievs. Jēzus, es lūdzu, lai Tavs spēks atklājas mūsos, Dievs, lai Tavs spēks atklājas mūsos, Jēzus. Es lūdzu, svētais gars, lieto mūsu ar zīmēm brīnumiem, lieto mūsu ar gara dāvanām, Tēvs, radi no jauna izsalkumu un slāpes vasaras svētku draudzē, Dievs, ka viņi lūdz pēc vasaras svētku dāvanām, ka viņi lūdz pēc vasaras svētku spēku, ka šis spēks parādās, Dievs, ka tas parādās mūsu ikdienā, mūsu dzīvē, mans Dievs, ka Tava uguns ir mūsos, mans Kungs, tajā, kā mēs sludinam, kā mēs sakam, Dievs, kā mēs lūdzam, mans Dievs. Es lūdzu, lai tas atklājas, Dievs, Tavas dāvanas, mans Dievs, Tavs gara auglis mūsos, mans Kungs, Jēzu. Es lūdzu to, Tēvs, un es Tev pateicos, ka Tu pats esi teicis, ka Tava daudzveidīgā gudrība, Tavs spēks, Tava godība, Tava mīlestība, Tava žēlastība, Kungs, tā tiek atklāta caur draudzi, Tēvs. Es Tev pateicos, ja To dari šeit Dobelē, Dievs. Kungs, svētī vienu draudzi šeit, Tēvs. Un es lūdzu, lai Tava godība atklājas, Tēvs, lai Tava godība atklājas šeit, mans Kungs, Jēzu. Es svētīju Tavu svēto vārdu, Tēvs, un es Tev pateicos. Es Tev pateicos, Kristu Jēzu. O, mans Dievs, Kungs, ir Tavs vārds, ko Tu sludini, ko Tu pasludini, ko Tu esi atklājis saviem kalpiem, Dievs. Tu to piepildīsi, mans Kungs. Tu to piepildīsi, Tēvs. Es Tev pateicos par cēlmaužiem, kas ir gājuši šeit pa priekšu, Dievs, kas ir sējuši darbu sēklu. Dievs, kas gadiem ir gulējis zemē, mans Dievs. Es Tev pateicos, Kungs, Jēzu. Dievs, Tavā vārdā, mans Kungs. Tavā vārdā, Dievs, es pavēlu un es lūdzu, Dievs, lai šī sēkla aug, kas ir gadiem sēts, lai tas aug, lai tas dod astus, lai tas dod stumbru, lai tas nes ziedu un augus, mans Dievs. Es lūdzu, Kungs, Jēzu, lai šai draudzē ir žēlastība, Kungs, pļautu, ka viņi pat nav sējuši, mans Dievs. Tās ar šis skaits vairojas, bet Tavs vārds saka, ka glābto skaitam vairojoties, vairojas slavu un pateicību Tev, mans Dievs. Es slavēju Tavu vārdu, mans Dievs. Es Tev pateicos, Kungs. Es Tev pateicos par katru draudzi manā zemē, mans Dievs. Tēvs, es lūdzu, Kungs, svētī vieno un stiprini šo miesu caur savu garu, caur savu godības spēku, Tēvs. Es pielūdzu Tevi, Kungs. Es svētīju Tavu svēto vārdu, mans Dievs. Tev vienam viss gods, visa slava un visu pielūgsmi, Kungs. Jēzus Kristus vārdā, mans Dievs. Āmen. Amen.